Gan autobusu izmēros ir liels, tas nenozīmē, ka tajā ir arī pietiekami daudz brīvas vietas. Tā ir bijušas situācijas, kad šoferim ar pasažieru, kurš līdz paņēmis velosipēdu, gluži vai jāliek lietā radošā izdoma, kā to nogādāt līdz galamērķim. Dažkārt tādi gadījumi beidzas arī ar konfliktu, jo velosipēds ir bojāts. Fiziski jau iekāpt var, bet viņš jau līdz ar to arī traucējas. Viņš jau arī traucējas pārējiem. Viņš ieliekot autobusā, līdz te ir tiek aizšķērsot cilvēkiem pārvietoties, un līdz ar to tā pārvietošanās autobusā ir traucēta un pārvadāt arī. Droša vešana nekāda nebūs, jo to riteni īsti nav kur nostiprināt šeit. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka velosipēdus par maksu var pārvadāt sabiedriskajā transporta līdzeklī, ja ir speciāli to turētāji, bet ja tādu nav, tad pārvadāšanas veidu nosaka pārvadātājs. VTU Valmiera starppilsētu autobusos veloturētāji nav, un tā kā drošības apsvērumu dēļ pasažieris kājās stāvēt nedrīkst, tā piemēram, lai savu braucamo pieturētu, ir noteikts, ka velosipēdu var pārvadāt bagāžas nodalījumā. Tomēr arī tas nebūtu nav tik vienkārši, kā tikai to tur ievietot. Tad viņiem jānoņem vai pedāļi vai stūre. Tas vienkārši, redzat. Tāpēc viņš ir jāizjauc. Ja viņiem ir izjaukts, tad viņi var. Bet savādāk tur nekas nesanāk. Un ja otrs atnāk ar bagažu, tad to pašu vairāk vispār nav kur likt neko. Lai velosipēdu bagāžā varētu ievietot, tam jābūt daļai izjauktā veidā. Tāpat arī tas jāiesaiņo, lai brauciena laikā netiktu sabojāts vai skāde nodarīta citu pasažieru bagāžai. Neiesaiņots velosipēds var radīt bojājumus arī pašai bagāžas telpai, un tāda prasība jau arī tāpēc, ka par bagāžu atbild uzņēmums. Pieņemsim, ja ritenis šādā veidā kratās tur iekšā pa bagažnieku, viņam var nolūst zvaniņš, daudz dažādas detaļas atbild pēc tam pārvadātājs. Lukturs aizmūrē. Jā, lukturs var nokrist, cilvēks pēc tam izņem riteni un pieprast kompensāciju. Tāpēc, kad par to, ko pārdeva bagāžas nodalījumā, atbild uzņēmums. Tāpēc arī mēs vēlamies, lai viņi ir iesaiņoti. Uzņēmumā piebilst, risinājums būtu ieviest speciālos veloturētājus, taču tās ir lielas izmaksas, tāpēc tuvākajā laikā nav plānoti. Jābūt arī gataviem situācijām, ka ne visos autobusos velosipēds ievietojams pat izjauktā veidā. Tā piemēram, mazas ietilpības autobusos, kas kursē lauku maršrutos. Principā šim autobusam bagāžas nodalījums tikpat kā nav nekāds. Šeit ir kaut kādas tehniskās lietas, kas ir šoferim, un šeit ielikt nevar absolūti neko. Tiem, kuriem radusies nepieciešamība ar sabiedrisko transportu pārvadāt savu velosipēdu, jāņem arī vērā, ka tas ir kā bagāža, un par to ir jāmaksā papildus. Tas gan nav pilsētas autobusos. Pilsētā riteņus pārvadājam bez maksas, bet starppilsētā visā valstī ir noteikts visiem pārvadātājiem vienots tarifs 20% no biļetes cenas. Bērnu ratiņi, invalīdu ratiņi, kruķi, tie tiek pārvadāti bez maksas. Jebkuros autobusos, tas arī ir visiem pārvadātājiem vienādi. Arī māmiņām ar bērnu ratiem un cilvēkiem ratiņkrēslā ir jārēķinās, ka ja reisā devies mazas ietilpības autobus, ratu ievietošana tajā ir apgrūtināta. Arī tad tie jāpārvadā salocītā veidā. Lai ar tādiem sarežģījumiem nesastaptos, VTU Valmiera aicina pārliecināties, kāds autobus būs vietējās nozīmes maršrutā, un, ja nepieciešams, 3 dienas iepriekš pieteikt citu autobusu lielākas ietilpības, kur paredzētu vieta māmiņām ar bērnu ratiem un cilvēkiem ratiņkrēslā. Tas arī ieteicams, jo uzņēmumam ir tikai 2 starppilsētu autobusi, kas aprīkoti ar speciāliem pacēlājiem. Atšķirībā no pilsētas, starppilsētu un lauku maršrutos ne visas pieturas ierīkotas atbilstoši normatīvajām prasībām, ar platformu, kas ir kā alternatīva autobusiem ar nolaižamu rampu. Ja platformas pieturvietā nav, tad to nav iespējams izlaist atbilstošā slīpumā. Uzņēmumā arī piebilst, cilvēki ratiņkrēslā autobusos ar speciālo pacēlāju jeb liftu aicināt izmantot stop pogu ar ratiņu apzīmējumu. Tā informē šoferi, ka nākamajā pieturvietā būs nepieciešams no autobusa izkļūt. Cilvēkiem ar invaliditāti uzņēmums arī iesaka izmantot iespēju braukt kopā ar pavadoni, kuram par biļeti nav jāmaksā. Tas attiecas uz personām, kuras pavada cilvēkus ar 1. grupas invaliditāti un personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.